Man jums ir jaunumi. Mana klase tūlīt rādīs pa televizoru par Latvijas pirmo kanālu. 130 skolēnu komandas piedāvā savus risinājumus, kā mazināt cilvēku ietekmi uz klimata pārmaiņām. 6C. Labdien! Man ļoti patīk audzēt. No kartona kastēm mēs izveidojam putnu būru kastes, un mēs viņus apgleznojam. Vecajiem bērniem tur bija paredzēta utilizācija, tiek piešķirts otrā dzīve. Klimata dienas skolās tā sauc konkursu, kurā šobrīd piedalās virkne Rīgas skolu, un ir plānots, ka nākotnē šis konkurss varētu izplasties pa visu Latviju. Viena no skolām, kas piedalās šajā konkursā, ir Rīgas Ziedniekalnu vidusskola. Šī skola kopā ar savu sākuma skolu jau daudzus gadus mācību procesā iekļauj jautājumus par klimatu un dabu visdažādākajos veidos, kuriem būs jādzīvo uz tādas planētas, kādu mēs tiem būsim atstājuši. Tāpēc arī Rīgas skolās tiek veidotas plašas komandas, kas piedalās konkursā Klimata dienas skolās. Konkursam pieteicās 26 skolas ar 130 komandām. Skola arī bērnus aicina domāt ne tikai par to, kā radīt jaunas lietas, bet arī kā patērēt mazāk resursus. Kristīna un Daniels stāsta, kā visa klase cenšas gudrāk mazgāt rokas. Ūdens tak nestipri, un mēs mazgājām 2. Viens paņem ziepes, otrs skalo, tas tā slāp un tā pēc kārtas. Šādā veidā viss sastājas rindiņā un rokas ātri tiek nomazgātas un kārtīgi noslaucītas. Šeit mēs liekam tikai papīrus un kartonus un vēl citas lietas, kas ir no papīra. Mēs zīmējam, mums nevajag apzīmēt tikai vienu, tā kā pusīti, mums jāapzīmē abas. Piemēram, tev vajag kaut ko izgriezt, to nevajag griezt visu laiku vidū, jo tu vari iztāt to pārējo papīru, kas palika tīrs. Protams, tiek domāts arī par tik vienkāršu lietu kā elektrības taupīšanu, ar ko mēs pieaugušie mēdzam grēkot. Kad mēs izejam no klases, mēs izslēdzam gaismu, vai kad beidzās filmas, mēs kaut kur izejam. Bērni stāsta, ka līdzīgi rīkojas arī mājās. Tad, kad ejam ārā, mēs izslēdzam arī gaismu. Lietas, ko mēs ik viens varam darīt, lai mazinātu klimata pārmaiņas, ir visdažādākās. Sākt var ar mazumiņu, tāpat kā bērni, bet ja to dara jau tūkstošiem un miljoniem cilvēku visā pasaulē, mazumiņš kļūst par ievērojumu spēku ar milzīgu ietekmi. Tad būs visi novadi un savā starpā sacentīsies un nesīs līdzi vienlaicīgi labumu visai valstī. Ļoti vērtīgs pasākums ir Klimata dienas skolās. Bērnam būs jaunas zināšanas, pēc tam ar tām aiziet mājās un iespējams arī pamāca savus vecākus.